teikt, ka sākumā varbūt, kad sports traucēja, jo man bija rēķina 15 gadus spēlēju virslīgā, un florbols nav nekāds profesionālais sports, to naudu nepelna. Un tā arī bija man, kad es naudu fiziski nepelnīju ar florbolu, bet viņš aizņēma 6 dienas nedēļā. Nu, tā katru dienu bija kaut kas jādara, un vienu dienu varēja dabūt brīvu. Nu, pa vakariem, mēs jau kā amatieri pa vakariem. Un līdz ar to sakrita tā, ka tad, kad es beidzu spēlēt aktīvo florbolu, es nodibināju uzņēmumu. Okay. Līdz ar to es teiktu, nu sports varbūt tādā ziņā tā kā traucēja man ātrāk saprast, ka nav jāstrādā pie citiem, bet var pats sev strādāt. Bet, protams, kad sports kā nodarbe ir ielikusi jebkurus pamatus, kas man ir, es vēl aizvien ienīstu zaudēt. Nu, tā kā man naktī zobi griežās no dusmām, ka es kaut ko riktīgi zaudējis. Un tas ir zaudēt, nezinu, konkursā, tenderī, zaudēt kādu svarīgu darbinieku vai zaudēt. Nu, ir tā zaudējuma sajūta, no kuras tu netiec vaļā. Viņi neatšķirās, vai tas ir sportā vai biznesā. Un tā sajūta arī neatšķirās. Man riebjās tā sajūta, man nepatīk viņa. Un es esmu tā kā riktīgi tāds azartisks tajā ziņā. Un es neesmu varbūt individuālā sporta pārstāvs, bet tieši šī komandas sporta pārstāvs. Un tajā sportā ir svarīgas emocijas, jo tev ir viens pats komandas sportā izdarīt neko nevar. Tev jābūt visiem kā maziem zobratiņiem, un visiem vienlaikus ir jāapzinās tā savu zobratiņa nozīmīgums. It kā tu esi tikai maza daļiņa, un cilvēki ar lieliem ego, protams, ka tur grib būt lielāki, bet tieši tajā mazumiņā ir spēks. Nu, tieši tā, kā kulaks kopā turās, un tās spēles tad arī kritīs, tas pretinieks kritīs, un kaut kāds goliņš iekritīs, varbūt, kur viņam nevajadzēja iekrist, bet tieši tas rada to kolektīvo prieku. Nevis, ka tev ir viens liels, un tad pārējie tādi pakārtoti, kas varbūt mūsdienu basketbolā vai futbolā ir novērojams diezgan, ka tur ir viens superstārs un pārējie. Viņu komanda. Jā, tā kā noteikti šīs emociju visa pārvaldīšana, kas nāk no komandas sporta, un zin kā, tur aizkrīt šībers ciet, dabūna sarkano kartīti, noraida tev projām no laukuma, sēdi, domāju, laikam nevajadzēja. Tad ar gadiem jau iemācās, ok, šitā nav labi. Un tas pats jau arī šeit, biznesā, tu izdari kaut ko pilnīgi crazy, nezinu, kaut ko strakumu sarunā klientam, kaut ko tur emocijās, un pēc tam, nevajadzēja tā izdarīt, tā kā slikts sajūtas pašam, slikts sajūtas varbūt no klienta puses. Tā kā, jo mums jau ir ilgtermiņa bizness. Tu veido attiecības ar klientu, ilgtermiņā strādā. Tā būs viena no refleksijām par pēdējiem 10 gadiem. Tātad es pa tiem 10 gadiem esmu izbraukājis visos karuseļos, kādas vien var iedomāties, emocionālajos, un ļoti, ļoti daudz enerģijas no savas personības esmu arī atstājis tur. Un mana vēlme būtu, vismaz pats sevi esmu ierakstījis, ka es daudzas lietas gribētu darīt ar rokām. IT tomēr nav kaut kas, ko tu dari ar rokām. Tas ir darbs, kuru mēs tur pie klaviatūras sēžam. Mentālais, teiksim. Jā, viņš ir tāds, protams, ka viņš ir mentāls darbs un izdomāt tos risinājumus, bet vienlaicīgi es esmu atradis to prieku, ka es varu paņemt, kaut kādu dēli, smuki nofrēzēt, nolakot, kaut ko izdarīt. Pats ar savām rokām radīt kaut ko, kur nav varbūt tik daudz tā sēdēšana un tieši tā darīšana, bet vienkārši ņemt un kaut ko zāģēt, viņam kaut kādus, nezinu, kokus, jā, kaut ko attīrīt, kaut ko padarīt skaistāku, dārzu iekopt vai kaut ko tādu, izrakt tur tuneli, kurā es varētu ielikt automātisko laistīšanas sistēmu. Kaut kāda tāda hobija veida lietas, jo godīgi sakot, es droši vien izklausīšos varbūt nepareizi, bet manī nesēž tādas milzīgas vēlmes pēc miljoniem un ļoti lielām ambīcijām. Manī, diemžēl, nav šī, nekad nav līdz galam bijis, un patīk vinnēt tās taktiskās cīņas, kas ir tev priekšā, bet man nav tāda strateģiskā līmeņa tur kaut ko. Kāpēc, kā tu domā, kāpēc varbūt tas tā ir? Tāpēc, ka man patīk tagadne. Es esmu mierā ar to brīdi, kad tu esi kaut kādā vidē jau esi.
Man patīk kaut ko savākt, kaut ko sakārtot. Tāpēc viena no lietām ir arī kaut kādu, nezinu, pusbankrotējušu uzņēmumu pacelšana, kaut kas tāds. Tas ir tāds mans darbiņš, tāpēc man arī patīk to vidi kaut kā tur pakārtot, salikt, sakārtot, bet es neesmu tas, kurš redz priekšā sev, es gribu uzbūvēt, nezinu, Netflixu vai kaut ko. Ja viņš gadīsies pa ceļam, tā būs laba blakus efekts, bet tas nav mans pašmērķis. Jā, mans pašmērķis ir atrasties. Ir rudens, tik skaistas, dažādas kontrastainas krāsas. Un, jā, vēl viena lieta, ko es ļoti gribētu, ir, man ļoti patīk sērfot. Latvijā to var izdarīt ļoti ierobežotā veidā, un tāpēc es gribētu, lai arī cik jocīgi skanētu jauns sporta veids priekš manis, tik vēlā dzīves posmā, bet es gribētu tomēr turpināt sevi attīstīt tieši tajā atrašanās vilnī uz dēļa. Tur ir ļoti daudz par līdzsvaru, kā ir tavs iekšējais līdzsvars, kā ir tavs pasaules līdzsvars. Tas ļoti daudz dod tādu interesantu atziņu man pašam, kā sports. Tas arī kaut kādā ziņā tad arī iet ar to, tieši par tām ambīcijām, ko mēs arī runājam, kad tomēr tad tu gribi atrast to līdzsvaru, nevis visu laiku rāpties, kārties augšā, bet arī saprast, kad es esmu šeit tagad un dzīvoju tagad, nevis kaut kur. Jā. 10 gados mani tuvie ir diezgan daudz zaudējuši ar to, ka es esmu vienmēr kaut kur prom, kaut kādos darbos. Pat ja es esmu klāt tajā istabā, iespējams, es sēžu pie datoru vai atbildu kādam klientam vai risinu kādu problēmu. Un tā ir tā lieta, ko gribēs to parādu lēnā garā sākt atdot, zinot, ka mans dēls tagad ir aizgājis universitātē, viņš lēnā garā no manis attālinās. Un es jau, protams, ka nevaru skriet viņam pakaļ un ņem manu enerģiju, viņam ir savu dzīvi un viņš savu. Bet es saprotu, ka tas laiks, ko es esmu ar viņu pazaudējis, ir jau pazaudēts. Viņš ir pagātnē un tur neko mainīt nevar. Un tad varbūt pienāk šādi pārdomu brīži, vai tiešām to visu vajadzēja tik daudz strādāt, varbūt vajadzēja kaut kā selektīvi izvēlēties. Šito darbu es darīšu, šito darbu es nedarīšu. Kaut kā tā. Work smarter, not harder. Kaut kā tā. Bet tā kā man vecāki, kā jau visi, liela daļa Latvijas vecāku ir mācījušies, jāstrādā ir smagi, tad viss būs labi. Un tad arī, no tā jau arī nāk tā izpratne par to, cik smagi mēs strādājam. Tāpēc savam dēlam teicu, kad tu izaugsi, skaties plašāk, neskaties tik ļoti uz smagu darbu. Bet varbūt, ka tu redzi kaut ko par tādu pašu komfortu, bet mazāk darba vai kaut kā tā. Jo viņš jau ir redzējis visus šos gadus, kā es tur atnācu mājās, uztaisu vakariņas, kompas vaļā, turpinu strādāt un 2 maiņās maukt. Tā kā tāda uzņēmēja dzīve ir, tur jau tu īsti neko nevar izdarīt, darīt. Vienīgais ieteikums un viss, kas man kādreiz no jauniešiem ir jautājuši, ir tikai viena lieta darīt. Tā kā nemēģināt baidīties darīt, jo, lai arī es izklausos varbūt drusku skeptisks par visu, es neko nemainītu pret to, ko 10 gadi ir devuši, jo tieši ejot cauri tiem gan priecīgiem, gan ļoti bēdīgiem brīžiem, gan arī to, kad es neesmu baigi daudz mājās bijis, tas nemaina faktu, ka es to visu esmu izdarījis. Un tikai darot, atvērsies kaut kāds atkal jauns posmiņš, jauna lietiņa, kur tu varēsi saprast, ok, šis ir mans nākamais solīts. Jo, ja tu man pateiktu pirms 10 gadiem, hei, klausies, tev tur būs 40 darbinieki un 2 miljonu apgrozījums, es teiktu, vecīt, ko tu lieto, iedod man arī. Bet šis ir kaut kas tāds, kur tikai soli liekot, tev kaut kas atvērsies jauns apvārsnis, kur tu redzēsi, es varu būt vēl šeit veiksmīgs, tad vēl drusku veiksmīgāks, un tad vienā dienā tev to darīšanu atalgos ar lielu lecienu veiksmē. Vienalga, vai tā ir nauda, vai tā ir laime dzīvē, vai tā ir jebkādas sajūtas, kas tev nāks, bet tikai solīt pēc solīšu to darot, tu vari to darīt. Bet tas ne ar ko neatšķirās no sporta. Katru dienu, kad tev negribās iet uz treniņu, tas būs vislabākais treniņš. Jo tu pārvarēsi sevi, tu aizies uz treniņu, tev tā kā liksies, zini, kā ir tas brīdis, kad sēdi mājās,
varbūt ir iepriekšējās 2 dienas tur, es nezinu, kāju treniņi bijuši, kājas tur knapi stīvas kustās. Un tu tā, šodien varētu tur trenerim uzrakstīt, ka tur jūtos tur sūdīgi. Un tieši tajā dienā, kad tu pārvarēsi šo un aizies uz treniņu, tu redzēsi, cik tas treniņš būs foršs. Es nezinu, kā tas strādā, bet tā ir bijis vienmēr, un es arī savam dēlam teicu, vienmēr, ka viņš teica, šodien es negribētu iet uz treniņu, atceries manas vārdus. Tu tagad pārvarēsi, aiziesi, un tas būs kruts treniņš. Un viņš tā arī, vienu reizi atceros, ka viņš ir atnācis, tā arī bija. Un tas ir tieši tas pats, kas biznesā. Tieši ar sportu, kas ir kopā. Jā, tad ir tās, kā saka, paralēli savalkams. Jā, tas ir soli iet, tas viss, jā. 2 tādas, kas uzreiz nāk prātā. Pirmā ir došana tālāk. Respektīvi, tad, kad man kaut kas ir, tad es varu iedot kaut ko tālāk. Tad, kad man kaut kas pietrūks, tad es negribu neko dot. Attiecīgi, ja man dzīve ir devusi iespēju veidot veiksmīgu uzņēmumu, tad es varu, daļu no tā vienkārši, mēs pieņemsim, es palīdzu tādam open centru, kur puiši, vienkārši bērni uz ielām nonāk, un viņiem tur valsts īsti nekā līdz galam nepalīdz. Un tad ir viens traks čalis, kurš pats ir bijis uz ielas, un viņš viņiem ir uztaisījis tādas telpiņas, kur viņi vienkārši sanāk, lai var kaut ko padarīt. Gan arī dažreiz pa nakti palikt, ja vajag, bet tas pārsvarā ir saistīts ar kaut kādiem nelabvēlīgām ģimenēm, vai senči tur dzer, jā. Bet viņi negrib iet mājās, jo tur mājās ir, tur ir narkotikas, alkohols vai tur skandāli mūžīgie. Un tā ir viena no lietām, kuru mēs mēģinām bišķi palīdzēt. Un otra būtiska lieta, bez tā, ka tu dod tālāk, ir tas, ka kā uzņēmējs tu esi ļoti, ļoti vientuļš. Tas tev jāapzinās. Tad, kad tu kļūsti par uzņēmēju, visi uz tevi skatās kā uz cilvēku, kurš ir uzņēmējs, kurš ir veiksmīgs, kāpēc, lai viņš kādam prasītu palīdzību. Un šeit ir tā otra lieta, kuras varētu ieteikt, ir jebkāda veida mentorings. Un viņš iet, ja mēs skatāmies ar sportu kopā, tad tā pirmā lieta ir dot jauniešiem. Tad, respektīvi, es esmu izaudzis kā florbolists. Man bija U15 komanda, un es viņai devu to, ko es zinu. Tu trenēji, ja? Jā, es viņus trenēju vienu sezonu pēc darba, starp saviem treniņiem. Vienkārši gāju teicu, ok, šitas ir tas, ko es zinu. Vai tas ir labākais uz to brīdi, ko es varēju iedot? Jā. Vai tas ir vispār labākais? Diez vai. Bet tas bija vairāk nekā viņi tajā brīdī varēja saņemt no kāda cita. Un otra lieta ir šī alegorija ar treneri. Biznesā tam ir vairāki nosaukumi, tur coach, tur mentors, bet mēs esam ļoti, kā uzņēmēji, ārkārtīgi apjukuši paši kā cilvēki. Es arī bieži vien, budžeta gads ir noslēgts, tur, nezinu, attaisi šampi, aizbrauc kaut kādā ceļojumā uz brīdi, kamēr tu vari, un tad jau atkal meties tajā riteni iekšā. Bet tev vajag tāpatās kā sportā pateikt, daram šitā, un šito metam nost, un skaties šitā. Viņš tā kā pats psihologs, tā kā mentors, kurš varbūt nevis par to, kā tev pumpēt vairāk naudu, kā tev apgrozīt tur nākošo tur miljonu, bet vienkārši tava dzīve tagad izskatās šitā, paskaties, kā tu domā, ja viņa bišķiņ pavirzītos tā vai šitā. Tieši tāpatās, kā tu trenē savus jauniešus, tāpatās, kā es tos jauniešus trenēju, tu dabūni to rezultātu vai to virzienu kaut vai, kuru tu, kā uzņēmējs redzi un kurā virzienā tu gribi vispār iet. Jā, man ir bijuši no Igaunijas mentori, kas ir daļa no bijušā Skype, tie, kas pārdeva Skype. Viņi vienu brīdi bija uztaisījuši ļoti jaudīgu mentoringu, kurš nodarbojās ar to, ka visas tavas personīgās problēmas ir tavas uzņēmējdarbības problēmas. Ja tu ar kaut ko personīgajā dzīvē netiec galā, tu visdrīzāk ar šīm pašām problēmām saskarsies uzņēmējdarbībā. Un tas traucē augt. Un tad viņiem bija tāds ļoti jaudīgas tās apmācības. Es biju uz vienu nedēļas nogalu, un pēc tam man bija viens mentors no Šveices, kurš man tā kā mēģināja parādīt daudz, principā atklāt manas vājās vietas. Viņa uzdevums bija
man izskatās, kā tu izskaties man šeit šādi. Es sākumā, nē. Viņš saka, bet pasties uzmanīgāk. Un, kad tu sāc uzmanīgāk, tā bez lielas aizvainojumu skatīties uz to situāciju, tad tu redzi, jā, tur kaut kas ir, tā ir mana lieta, jāpaskatās, kas tā pa lietu. Un tur vai nu vecāki, vai ģimene, vai kaut kādi tur veci aizvainojumi. Dienas sadalījums, primāri ir 2 dienas, kuras vispār netiek aiztiktas. Tā ir sestdien, svētdien. Tās es tā kā nolieku malā. Un tikai tad, ja ir kaut kas tur ekstrēms. Pieņemsim indekso bankas palaišanu. Jā, tur mums bija jābūt gataviem uz visu. Līdz ar to tur mēs apmainījāmies ar kaut kādu informāciju, varbūt biežāk. Bet tas nenozīmē to, ka es paģēru. Tas nenozīmē, ka es arī no darbiniekiem to prasu. Tad sestdien, svētdien tev ir, kā saka, manā tava restorāna. Pārsvarā šeit. Vai nu tas ir darbs kafejnīcā, skolā, mežā seņojot. Vienalga, kas tur nāk pretī. Bet tas ir tā kā laiks, kur es atdodu arī Paulai un ģimenei atpakaļ. Un tad mēģinam kaut kā tur visu to salikt kopā. Pārējās dienās ir tā. Man ir viens darbs, kas ir 2 darbi, kas ir obligāti jāizdara, kas ir man pašam. Pirmais darbs ir izpildīt spāņu valodu. Ir tāda aplikācija Duolingo. Man ir 1300 dienas tur. Tā kā katru dienu, kad ir kaut kas pildīts. Arī tad, ja es esmu zemesardzē, es viņu pildu, kaut kā ātri izvelku telefonu, fiks izdari un tad, lai ieskaitās dienu. Un otra lieta ir tāda aplikācija Headspace, kas ir meditācijas aplikācija uz 10 minūtēm dienā. Tā kā ir paņem pauzi un kaut ko drusku tās domas apspied zināmā mērā. Tās ir 2 obligātās lietas, un trešā lieta ir, man ir tāda vingrošanas kladīte, es pierakstu kladē ar roku, tāpat kā senos laikos treniņu dienas grāmatas rakstīju, tad es pierakstu ar roku tos vingrinājumus, kurā dienā es esmu veicis. Tur pārsvarā tie ir gumija pretestību vingrinājumi vai uz savu svaru vingrinājumi, tur nav nekādu smagie svari. Bet tā ir lieta, kur es mēģinu ielikt rutīnā no rīta. Visas šīs 3 lietas tu ieliec, vai tas ir vingrošana ir no rīta, Duolingo un Space ir? Ir kā jau paradums. Respektīvi, tā atšķirība ir tāda, ka to vingrošanu es tagad lieku sev, jo es gāju pie fizioterapeita, un viņi man tā kā pa to mēnesi man tas izveidojās kā paradums, bet viņš nav nosēdies jau. Pieņemsim Duolingo, es zinu, ka es varu neizdarīt no rīta, bet man tā kā prāts vienā brīdī, tev bija jāizdara tas, un tu vēl cērā tā kā ātri izdari. Savukārt ar vingrošanu tā vēl nav. Tam vajadzīgs kaut kāds pusgads, lai viņš tā riktīgi labi nosēžās, un tad tu jau viņu tādā pusautomātā dari, un tu jau jāpieskat tikai tā kvalitāte. Un tad ir arī, principā, man nav tāda ļoti strukturēta darba diena, kā darba diena, bet principā jā, ir brokastis un es uzreiz esmu darbā. Es braucu ar riteni, līdz ar to tur kas nu ir sanācis. Tur es esmu mēģinājis dažādas pieejas, piemēram, e-pastu skatīsies vienreiz nedēļā, lai tā trauksme mazinās, ja viņš tur baigi daudz pingo. Bet man tas tomēr nestrādā, man patīk atbildēt cilvēkiem vismaz ar jā, es saņēmu, bet, un tad domāt, ka atkarībā no tā, kas tur jādara. Un tad jā, līdz kaut kādiem tur 5, no 10, 9, 30 līdz 5. Rudeņos es teiktu, ka ir ātrāk, jo sīkie iet uz skolu. Tur 8 jau praktiski tu esi ārā no mājas. Bet līdz kādiem 5 tad tā darbs, un te gan es haltūrēju, jo dažreiz tas ir, tagad arī bija aizvakar, kad draudzene man gaidīja mājās 5, un es tur 7 sapratu, ka es aizstrādājos diezgan regulāri, jā, kaut kādas mēģinot it kā izdarīt vēl vienu darbiņu. Un tā ir tā, jā, mana vājā puse, kur tiešām es kaut kā pārcenšos tajā darbā, un tas tāds mīnus. Zigā, ja tu pusgadu es sēžu un vienkārši sēžu uz klaviatūras, un tad man pieņemsim atnāk paziņojums, tev jābūt zemesardzē nedēļas nogalē. Tu iedomājies, pēc šitā tev ir pilna uzkabe, ierocis, skrien, tur visādas traumas var dabūt. Es esmu kara bērniņš no tā brīža, kad Krievija iebruka Ukrainā. Tā doma bija tāda, es sēdēju Kanārijas salās, pēkšņi notiek karš,
Un man Rīgā dēls viens pats, viņam bija 17 gadi tad. Un tur bija tā, nākamā lidmašīna uz Rīgu. Atlidoju uz Rīgu. Iedomājos, man tas ritms tur bija kaut kāds izveidojies šeit, jāsāk kaut kas darīt. Un tad tieši sākās tie draudi par atomkaru, atombumbas mešanu kaut kur mūsu pusē. Un es sīkajiem saku, davai braucam uz Spāniju, 4 mēneši, atbrauksim apakaļ, pēc tam viss būs labi. Un šis, man ir skola, man tur ir vecāki kaut kas. Un tad es domāju, tā arī ir. Es esmu viena paudze, man ir bračka, man ir māsa, abi vecāki. Tad man ir oma, tad man ir draudzene, protams, visi viņas vecāki. Un es jau varu aizbraukt prom, kaut vai paņemot līdz Mārci. Jā. Bet te jau paliek tik daudz cilvēku. Un tad tur jau nekas cits arī diži neatliek, kā iet, stājos zemesardzē. Mēģināju apgūt, lai es neesmu pilnīgs dunduks tajā brīdī, ja kaut kas notiek. Jo tas, kas Ukrainā sākumā arī bija, pārsvarā bija, ka viņi šāva savējiem mugurā. Un tikai tad, kad tu saproti, kas ir jādara, tad mēs arī, tad tu vismaz kaut kāda jēga no tevis ir. Citādi tur ļoti daudziem cilvēkiem ir jāiet bojā, lai beidzot tas varētu sākt kaut ko pareizi darīt. Ļoti patīkami atbrīvo no ofisa spriedzes, jo tas ir guli šeit vai guli tur, zem klājas debes, kā mūsu komandieri saka, miljonus zvaigžņu viesnīcā. Un tad, attiecīgi, protams, ļoti daudz liek pārvarēt, jo, zin kā, es esmu savā nodaļā un savā vadā, esmu vienkārši strēlnieks. Darbā es esmu kā komandieris, tā var teikt. Un šitam ir jātiek pāri, ka tu gribi visu laiku līst un komandēt kaut ko. Un es mācos tā kā, šitien tu neesi nekāds komandieris, tad tu vienkārši izpildi to, ko tev saka. Un tā labā ziņa, kad tāpēc to sauc par atvaļinājumu, ja tur nav jādomā. Tev saka, ej, tu ej, tev saka, šauj, tu šauj. Tad tu tā kā, tev nav jādomā, vai šis ir pareizs lēmums vai nepareizs, kas būtu katru dienu darbā. Tev jāizdomā, kā mēs darām šeit tā vai šitā, kāda ietekme tas būs uz budžetu, kāda ietekme uz cilvēkiem, uz klientiem, un tev visu laiku ir jādomā par to. Šeit tev ir tieši pavēle. Pavēles neapspriež, līdz ar to nav jēga neko teikt. Priekšniecība ir skaidra. Jā, es dodu tādu arī jaudu riktīgu pirmdienā, kad tur izgulies tās 12 stundas pēc meža guļas. Tad ir tāda viena diena varbūt ir tāda bišķi tāda vēl atēja, bet tā otra diena tad ir tāds labs uzreiz spēks un jauda. Un tu var iet un baigi daudz izdarīt. Jā, es tieši svētdien, kad atbraucu no Namē, iekāpu gultā un tā pagalaudu to. Jā, to palagu un knīgs tur, jā, protams, tas vēl ir viens ceļš, tā kā ziemā jāpaliek vai augstos rudeņos. Es gan pārlieku daudz neesmu, kaut kādos 2 grādos laikam esmu bijis. Bet, jā, protams, pēc tam tur atbaudu to visu duša silta tev tā virsū vai vienkārši maltīta silta. Uzreiz ir pilnīgi cits skaits. To, ka es esmu bijis cīņas sportā, es domāju, ka ir pārlieku, jo es nekad neesmu arī tādos īstos sparingos gājis, bet tā, kas man tajā, kur es esmu gājis, kad tu pret ķepām cīnies vai pret maisu, ka tu vari ielikt tur iekšā kaut ko. Ceļš ir kaut kādā, vakarā pēc darba. Sakrājies. Jā, kaut vai ar vokāli, ne tikai šitā. Legāli, jā. Jā, legāli, jā. Un, protams, ka tur ir, es ļoti maz esmu apguvis no tā, kas tajos sporta veidā vispār ir. Gan par šo, pirmkārt, par attiecībām ar otru, ar savu sāncensi, man nepatīk viņu sauc par pretiniekiem, ar sāncensi, kurus arī, protams, ir sevišķi zinu, pie kāda pulsa man birst ciet, tur arī sparingi varētu būt tādi ļoti uzmanīgi. Bet, kas ir tas sports, ir ārkārtīgi sarežģīts. Viņš ir ļoti, ļoti sarežģīts, jo tur ir iekšējā, komandas sportā, mēs ar tevi ejam uzbrukumā. Es tev to piespēlu nočakarēju, mēs varam apsēsties. Kristap, es tev tur devu normāli, ko tu tur klēni skrien? Šeit
šeit tu esi izlaidīs vienu sitienu, ko tu vari vainot. Trenēt tikai. Tas ir vienīgais. Bet tā jau tas viss notiek, katra nepareizā. Es tikai lasīsies, es neko daudz par to nezinu. Bet tiklīdz tu zaudē kādu cīņu, pēc tam katru elementu tu par to tā kā domā. Kā būtu, ja es būtu izdarījis tā, tur sev vaino. Un ja tu to vēl sāc darīt cīņas laikā, tas laikam ir sliktākais, ko tu vari izdarīt. Jo tu sāk uzkrāt to savu domu kārtu, un tad jau, principā, pretinieks jau redz to, un tu jau esi atvērts. Jo, nu, tādā ziņā tas ir kaut kas līdzīgs florbolā, kā es to darīju. Es pieeju pie vārdsarga, bumbiņu kaut ko lidojas, un netīšām vārdsargam uzspiežos virsū. Es redzu, nu, vai viņš rēģē vai nerēģē. Ja viņš sāk cepties, tā jau ir maizīte. Pabaksti vēl, viņš iegrūž. Tiesnes atnāk, iedod viņam kaut kādu sodu vai vēl kaut ko. Nu, tas ir tik daudz, cik var spēlēt šo psiholoģisko spēli. Bet redzi, šeit jau florbolā nav nekāda apdraudējuma. Pa seju tev nesīt. Te, ja tev viens kaut kāds sitiens iziet cauri, un tev ir, sveiki, zvaigznītes. Un tas ir Mazirbē, starp citu, skolā. Es biju nopircis virtuālās brilles, un es gāju to boksu cauri. Un tas bija kaut kas tāds, nu viņš ir tik ļoti, nu es esmu pieradis pie augsta pulsa sporta, jo florbols ir super, tā kā visu laiku tev ir virs 180. Un šeit bija tā kā pilnīgi tur apstājies pēc 3 minūtēm, rokas krīt nost. Un neko nevar izdarīt. Tikai pa gaisu sitot. Jā, tikai pa gaisu sitot. Tur nekas tāds nebija. Tā kā tas tāds, un tad es saprotu, kā tas sports liekās kopā ar to izturību, spēku, reakciju, ātrumu. Un viņam ir tik daudz komponentes. Un beigās tu uzliec savu pauri vēl tur virsū. Un tad viņš kļūst vēl sarežģītāks. Jā. Kurš jāsargā, no sitiena. Jā. Nu, kurš arī čakarēs medens. Jā, protams. Tā iztur ballīti. Spānijā es sāku iet arī vienā no sportiem, es neatceros, varētu būt, ka tas bija jiu-jitsu arī. Es viņu uztveru par apļu treniņu, jo visi tie vingrinājumi laiki parasti sakrīt ar kaut kādu apļu treniņu laiku, tur 2 minūtes vai tabatas kaut kādas, un tad es tur tā, nu, viņš saka, davai tagad pasit pa maisu, 2 minūtes sitam pa maisu, kaut kādu vienu sitienu, otru sitienu, man tieši tajā augstajā pulsā pavarās kā kaut kāda sajūta par to sportu. Ja es taisu kaut kādu zemes sportu, nu, pieņemsim, visiem mums jāskrien ir lēnie krosiņi, florbolā viņi jāskrien tur daudz, bet es neteiktu, ka viņi man baigi patika. Bet tajā brīdī, kad tu esi uz laukuma, tev tas pulss uzšaujās, davai, maucam, un tad ir tur pilnīgi cita tā dinamika. Nu jā, es esmu privileģēts pavadīt laiku ziemas vidu Kanārijas salās. Tātad es braucu, tas bija pirmo reizi, kad es braucu, bija tieši no Mazirbes. Es lidoju Covida vidū uz Fuerteventuru, uz vienu no salām. Un tur es iemācījos surfot. Un surfs ir tas, kurš tur man ir bijuši tādi interesanti gadījumi, jo es tur arī strādāju. Tas nav tā kā atvaļinājums, es vienkārši strādāju attālināt. Un es pirmo mēnesi arī nevienam kolēģim nebija teicis. Un viņi tikai vienā brīdī Zoomā sāka redzēt, ka man tāda seja tāda tumša paliek Rīgā, paliek tumšāk. Es palieku tāds tā kā iesauņojās. Un tad viņi sāka prasīt, kur tas neizskatās, ka tā ir Mazirbe un kaut kas tāds. Nu lūk, un tad es tur sāku mācīties surfot. Un tad bija tā, ir kaut kāda super smaga saruna. Nu, tu sēdi, tev pirmkārt Zoomā ir grūtāk izturēt emocijas. Viņas ir kaut kā tur, zin kā, tu neesi telpā, kur tu vari apmainīties ar enerģiju. Tu esi Zoomā, kur tu esi principā ar sevi. Jā, ar mazo lodziņu var apmainīties. Jā, un bija kaut kāda nereālīgi, sūdīga sapulce. Un es aiztaisu to kompu sēdi un domāju, fuck. Un es jūtu, ka šitas man jau gāžās, tā kā sēdina tas viss. Un man jau zvana pa telefonu, manējais surfa instruktors, davai, braucam, mēs jau uz klāt. Un viņš ir tāds tā kā super, tā kā visu laiku kaut tā kā uzpīpējis būt. Es ielaizu iekšā pie viņa, viņš saka, nu, kas tev ir, ko tu tur tāds, tur, davai, maucam, maņana. Un es viņam saku, nu tur darbā, tur, jā. Viņš saka,
nekās tūlīt ieliks okeānā, visu izmazgāsim. Un tā arī bija. Es iegāju okeānā, mums apmēram 2 stundas ir sērfs, tā viena lekcija. Es iznācu ārā un es pat neatcerējos to problēmu. Jo tur pirmkārt ir jāizdzīvo, jo tev tie viļņi tur gāž un maļ un vēl kaut ko. Bet otrkārt, tas, ka visu laiku ir fiziskais, visu laiku tu kusties, uzlec uz dēļ, tev kaut kas sanāk, tu priecīgs, tur pilnīgi pārslēdzās tā kā 100%. Un tāpēc, 2 mēnešus gadā es spēju sev atļaut to braucienu uz sērfošanu, jo Latvijā tas tā līdz galam nestrādā. Tas sērfs ir dažreiz. Šogad es arī šeit vienreiz mazirbēs sērfojos, vienreiz piecēlos kājās, tad maz vilnīšu. Bet kā man sērfu instruktors saka, ka Baltijas jūras viļņi nevis krīt uz priekšu, bet krīt uz atpakaļ. Nekur aizbraukt ar viņiem nevar īsāk sakot. Man nestrādā tas, ka es varētu apsēsties kaut kur, un tad es sākšu vienkārši visiem smadzenes nestāt. Es esmu no tiem, kur nevar man vajag mērkaķītī kaut ko visu laiku kaut ko darīt, jo šitas tēma priekš manis nestrādā. Man mierā nodabūt, tas ir baigi. Tā kā es saslimstu. Tad tas ir vienīgais brīdis, arī neskatos nekādu filmu seriālu, bet tas ir brīdis, kad es ātais vaļā un tur, 10 stundas dienā skatos, kamēr tur temperatūra nenokrītās vai kaut kas tā. Klausos viens, kas man ļoti patīk, ir tas Diary of CEO. Jā. Tas tāds ļoti jaudīgs podcasts, kurš aicina ļoti dažādus cilvēkus turien. Un grāmatas, man jāstāv, man uz plauktiņa stāv 2 grāmatas pie gultas. Bet varbūt no izlasītām tu kaut ko vari ieteikt. Jā, viena ļoti laba priekš prāta ir grāmata, kur saucās Rethink, kad atļauj sev pārdomāt. Aha. Tā ir ļoti interesanta grāmata tieši par psiholoģiju, un to var paņemt, tur daudz priekš sevis. Tur pat ir schēma uzzīmēta, kā tu savu prātu vari apspēlēt. Jo viņš tā kā izdomā kaut ko vienu, un tev ar viņu ir grūti sarunāt, ka īstenībā tā nav un vajadzētu kaut kā citādi darīt. Un tad tur ir tāda maza tehnika, apmācība, kā tu to vari izdarīt un drusku mainīt savas domas. Jo tas ir viens no grūtākajiem veidiem pateikt savam prātam, hei, bet varbūt, ka tā nav taisnība. Būt elastīgam. Un kontekstā ar to šī elastība ir viena no dzīvi ildzes pamatiem. Ja tavs prāts būs elastīgs, tu būsi jauneklīgs tajā izpratnē par tavu spēju tur nenoķert Alzheimeru vai demenci vai kaut ko tādu. Prāta elastība to nosaka. Un tieši šī lieta par spēju mainīt domas, nevis mainīt domas kā meitenes to dara, bet mainīt domas, kad tu esi kaut ko nolēmis, ar sevi sarunājis, un tad, hei, bet paskatāmies uz šito, un varbūt, ka daram citādi. Un sevišķi uzņēmēju darbībā ir labi, ka tu esi stingrs un virzies vienā virzienā, bet paskaties plašāk vienmēr. Vai tur nav kaut kāds labāks, vieglāks, produktīvāks ceļš. Un šī grāmata bija viena no tām, kas man to pavēra. Redz, es neesmu uzņēmējs, kurš ir nācis no skolas grāmatām. Jā. Es esmu uzņēmējs, kurš ir visu izmēģinājis savus ādus un attiecīgi kaut kā pagriezies. Vienīgais, ko es varbūt darītu agrāk, paļautos uz finansējumu, finanšu uzskaiti. Mēs paņemsim ļoti vienkārši kaut kādu, ko pipradēju piemēru. Es nopērku par 100 eiro, pārdodu par 120 eiro un ir sajūta, ka man ir 20 nopelnīts. Jā, 20 eiro nopelnīts. Un bieži vien uzņēmējdarbības sākumā liekas, ka to 20 tu vari likt jau kabatā savā personīgajā. Un tad izrādās, ka tev ir jāsamaksā PVNs, kas ir no 1200 eiro tieši 200 eiro, kas it kā bija tavā kabatā. Tad tev ir jāsamaksā 1, 2, 3 lietas. Bet tieši, ja tu atceries no skolas, bija tādi teksta uzdevumi. Jā. Tev bija dotie lielumi, un tas, kā fizikā bija pirmais jāizdara, tev bija jātiek līdz mazākai iespējamai vienībai. Piemēram, cik maksā viena kilogramu vienība šīs vienalga smiltis vai kaut kas tāds ir. Un šī ir viena būtiska lieta, cik tava uzņēmējdarbībā rada šo pievienoto vērtību.
un cik viņa ir rentabla, ja tu viņu mērogo. Reizin ar 100, reizin ar 1000, reizin ar 10 000. Un šī būtu viena no tādām lietām, kur šis it kā vecmodīgais pieejams par biznesa plāniem, bet tā biznesa modelēšana ir ārkārtīgi svarīga. Jo mēs arī esam mainījuši kopā par šiem gadiem 3 reizes biznesa modeli, un mēs viņu vienreiz mainījām uz augšu it kā, tā kā ar domu, ka ir lielāki ieņēmumi. Jā. Otrais mēs arī domājām, ka mēs daisam uz augšu, bet izrādījās uz leju un mums nācās mainīt viņu atpakaļ. Un tāpēc, ja mēs to būtu, pieņemsim, pamodelējuši matemātiski, tad mēs ātrāk tiktu ar to galā. Tāpēc jau vācieši, piemēram, izteikti vācieši ir produktīvāki par mums. Viņi spēja nopelnīt uz vienu darbinieku vairāk peļņas vienību. Ir tieši tāpēc, ka viņi visu iet cauri matemātiskiem modeļiem, cauri Excelim, viņi skatās, vai ir jēga vispār pūlēties tur. Un tas ir viņu tāds, varbūt, priekšrocība, bet mēs, protams, esam kā parasti kaulā vairāk. Valsts, kamēr izdzīvo. Valsts, kamēr nokrīt. Tad atelpojies un tad valsts atkal tālāk. Kā izsapņojam, jo tā plānošana parasti izklausās tā skarbi, ka tev kaut kas baigi daudz tur jādara. Bet tikai pasaki, es tā Matīsam arī bieži vien teicu, pasaki man šomēnes, cik tu gribi ieņēmumus. Tev nav jāsaka, cik tev būs, pasaki, cik tu gribi. Viņš saka, gribu 10K. Ok, no kā tu vari kaut ko dabūt? Un tad es no 10K izsvītroju. 2 nāks no šitā. Tu esi 10K pateicis. Jā, tev ir kaut kāds mērķis. Jā, uzreiz tev rodās mērķis. Matīs tur, 10, es teicu 10. Un tad tur kaut kur deso pakaļ kaut ko dabūt. Un tas tāds arī dzinējs un sazemētājs. Realitāte ir tas, cik tev jau ir iebukots, cik tev būs un cik tev starpība, tas jau ir tika nākotnes tāda. Es diezgan agri sāku tās mājaslapas taisīt priekš interneta modernā. Un es diezgan ātri novēroju, kad programmētājiem un gala lietotājiem, jo toreiz nebija ne dizaineru īsti, ne tur bija tikai programmētājs, kurš kaut ko uzprogrammēja, un tad atdeva gala lietotājiem to visu testēt, teiksim tā. Un tad es sapratu, ka viņi kaut kā savā starpā nepārāk labi sarunājās. Jo programmētājs aizmirst paprasīt lietotājiem, un lietotājs aizmirst pateikt programmētājiem, kas jādara. Un es tā par to no Facebook sākumiem sāku par to interesēties. Tad draugos man par to bija vēl vesela atbildība. Es biju par to nedaudz atbildīgs. Un tad, kad es pārgāju savā privātajā biznesā, es domāju, man vajadzētu šajā apgūt kaut ko formālu, lai es varētu pateikt, ka man tā izglītība ir un es kaut ko no tā saprotu. Arī sapratu, ka tā varētu būt priekšrocība, tad, ja mēs iet uz kaut kādiem konkursiem. Un arī bieži vien, tad, kad es runāju ar kādu uzņēmumu par šīm lietām, viņu vadītājam bija viedoklis. Un tajā brīdī, ka vadītājam ir viedoklis, tad kaut kā gribās uzskatīt, ka viņam ir pareizs tas viedoklis. Un tieši šī lietojamības lieta parādīja to, ka mums ir jāizslēdz visi viedokļi, kas ir iekšpusē, un jāsavieno tikai dizaineris ar gala patērētāju, lai uzzīmētu lietojamu sistēmu, ko arī šie vārdi nozīmē. Un tad tā arī 18. gadā es dabūju to certifikātu, un tā arī līdz šim brīdim. Vai tava glāze dzīvē ir līdz pusē pilna vai līdz pusē tukša? Paldies! Pustukša. Es esmu skeptiķis. Es esmu skeptiķis, jā. Ok, un tavs jautājums nākamajam mūsu viesim. Definē laimi. Ok, kas ir laime, jā? Jā. Super. Paldies, Gint. Bija prieks ar tevīm satikties. Prieks, ka tik tālu atbraucāt. Jā, un superīgs laiks mums ir bijis. Tā kā paldies tev, ka uzņēmi. Lūdzu.